cilvēki reizēm saka tā, ka, ja tu pats to var izdarīt, tad tas diez vai ir no Dieva, jā? Zin kā? Un tā īsti nav taisnība, jo reizēm Dievs mums uztic kaut kādas lietas, ko mēs arī varam izdarīt. Viņš ir klausies, izdara to un to. Nu, pavisam vienkārši, vai ne? Tev sirdī ienāk vēlēšanās apmeklēt brāli vai māsu slimnīcā, piemēram, tu aizbrauc apmeklēt, tu var aizbraukt. Nu, tu aizbrauc, tu vienkārši paklausīji, tu vari izdarīt. Bet Dievs patiešām bieži vien uztic tev lietas, kuras tu saproti, bāc, es to nevaru pats, tas nav izdarāms, tas nav iespējams, tas ir ārpus manām spējām. Un Jēzus Kristus izdarīja pāri par spējām, vienkārši pāri par spējām, jo viņš atzina savu nespēku. Atcerieties, Ģedzemānas dārzā viņš Dievu lūdza, karstu Dievu pielūdza, Bībele saka, sviedri kā asins lāsas no viņa pilēja. Un viņš teica, Tēvs, ja iespējams, lai tas kaus iet garām, bet ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Un ko darīja Dievs? Dievs viņu stiprināja. Bija rakstīts, eņģelis nāca un stiprināja viņu, un tad viņš atnāca, teica, celieties, ejam, laiks ir klāt, gūstītāji atnākuši, nodevējs ir dārzā, ejam. Loģiskais ir nodevējs ir dārzā, bēgam. Jēzus nebēga, Jēzus tieši otrādi. Viņu atstāja un bēga, bet viņš nebēga. Viņš nebēga. Un es jums ilasīšu, kā viņš izpildīja savu uzdevumu, jo viņš bija atnācis, lai atdotu savu dzīvību par daudziem. Tas bija viņa uzdevums. Jēzus, mēs neviens nepiedzimstam ar mērķi nomirt, tas nav mūsu darbs, bet tas pienāk mums dzīvē. Mums pienāk dzīvē, neviens nevar tā dzīvē nolikts. Jēzus piedzima ar uzdevumu nomirt, tas viņam bija darbs. Tā bija viņa kalpošana. Teoloģijā jums pat teiks pasīvā kalpošana, jo viņš pats to nedarīja, viņu uzlika uz krusta. Viņš ļāva, viņš nodeva sevi par upuri, kas ir aktīvā vispārējā sludināšana, dziedināšana, visu, ko viņš darbojās. Un vēstulē Ebrejiem 9. nodaļā no 14. pānta, vēstulē Ebrejiem 9. nodaļa 14. pāns, tikai 14. lasu. Cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Te ir divas puses Kristus, un tā otra puse, kur mēs to jums vēlāk pieminējuši par mūsu pusi, bet par viņa pusi. Viņš izpildīja uzdevumu svētajā garā, ja burtiski caur svēto garu. Es pavēru vaļā Grieķu jaundarību, un pneuma gars ir, bet dunamis nav. Latviešiem ir iztulkots gara spēkā. Vārds spēkā nav, bet burtiskais tulkojums nozīmē caur svēto garu, jeb svētajā garā. Bībele pasaka, kā Kristus izpildīs savu svarīgāko darbu. Bībele pasaka, kā Kristus izpildīs savu svarīgāko darbu. Viņš bija pilns ar svēto garu, kad viņš iesāka savu kalpošanu. Amen, esat lasījuši. Un Ģedzemānas dārzā viņa atnāca eņģelis un stiprināja. Amen. Jēzus mums teica, jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki. Amen. Bībele saka, Jēzus to, ko paveica tavā un manā labā, vissvarīgāko kalpošanu, vislielāko uzdevumu, kāds viņam bija, viņš to paveica svētajā garā. Dieva gars. Amen. Dieva gars. Un interesanti arī, netaisiet no tā mācību, bet Bībelē rakstīts, ka tad, kad upuri lika uz altāra un ugunī sadedzināja to, ko upurēja. Atcerieties? Amen. Kad vasaras svētdienā nonāca svētais gars, nonāca uguns uz tiem, kas bija viņa draudze. Amen. Un uguns ir viens no simboliem Bībelē, kas norāda uz svēto garu. Uguns ir viens no simboliem. Ir domājies, kā Dievs vecā derībā ir licis upuri caur uguni, un tie dūmi paceļās pie Dieva. Un dūmi sacās Dievu. Jēzus Kristus sev upurē kā? Svētajā garā. Amen. Tas simbolisms vienkārši. Es netaisiet no tā mācības, vienkārši lasīju, domāju, wow! Dievs visā Bībelē ir licis cauri. Vecā derība runās zīmēs un līdzībās, un jaunajā derībā ir piepildījums. Viņš svētajā garā sevi ir varējis upurēt par taviem, par maniem grēkiem. Amen. Svētajā garā ir varējis upurēt par taviem maniem grēkiem. Bet, ja Kristus būtu tikai nomiris un nebūtu uzcēlējis augšā no miroņiem, mēs uz viņu skatītos kā uz cilvēku. Mēs teiktu, tā kā visi cilvēki. Piedzima, dzīvoja, varbūt bija labs pravietis, labs skolotājs, slava Dievam, pabaroja cilvēkus, amen, izdarīja lielas lietas, bet, palika kāpā.
Bībele saka, vēstulē romiešiem 1. nodaļā 4. pantā. Vēstulē romiešiem 1. nodaļā 4. pantā. Jo redzat, viņam vajadzēja ne tikai nomirt, viņam vajadzēja uzcelties arī no miroņiem. Bībele saka, ka viņš uzceldamies no miroņiem ir atklājies kā Dievs spēkā. Es jums izlasīšu vēstuli romiešiem 1. nodaļa 4. pants. Romiešiem 1. nodaļa 4. pants. Mūsu kungu Jēzu Kristu, kas ar savu augšām celšanos no mirušiem svētajā garā atklājies kā Dieva dēls spēkā. Viņš aizgāja upurēt svētajā garā, un viņš uzcēlās svētajā garā. Amen? Bībele norāda, kā tas notika. Dieva gara spēkā, svētajā garā, viņš spēja paveikt savu vissvarīgāko uzdevumu šīs zemes. Amen? Un tas, ka viņš ir uzcēlies no miroņiem, un Pēteris sludina un saka, viņš ir pie tēva labās rokas, viņš ir paveicis un ir uzcēlies debesīs. Amen? Viņš ir pabeidzis darbu. Viņš darbu pabeidza, iesāka, pabeidza, piepildīja svētajā garā. Amen? Bībele saka, ka mums jāmācās no Jēzus Kristus. Esat lasījuši, neesat lasījuši. Bībele saka, mums jāmācās no Kristus. Viņš ir piemērs un paraugs. Viņš izpildīja savu darbu līdz galam. Dieva vārds saka, ka Dievs ir ar mums, Dievs ir pie mums. Amen? Un ka Dievs arī mūsos spēja paveikt savu darbu. Amen? Kāpēc augšām celšanās ir svarīga? Vēstulē korintiešiem Pāvils saka, ja Kristus nav uzcēlies no miroņiem, tad veltīga ir mūsu ticība. Tad arī jūs esat miruši savos grēkos. Viņš kā pirmais no mirušiem ir uzbraucis pie tēva. Atklājis ceļu, mēs viendien viņam sekosim. Viņam vajadzēja būt pirmdzimušam, viņš to izdarīja. Un tas ir noticis svētā gara spēkā. Tas parāda, kā mēs viendien celsimies augšā. Manu sekošanu Kristum es varu piepildīt, pateicoties Dieva garam, kurš mājo manī. Bībele saka, ka atpestīšanas dienā, jeb pieņemot evaņģēliju, es tieku apzīmogots ar svēto garu atpestīšanas dienā. Uz to dienu, kad viņš nāks pakaļ. Amen. Es kļūstu par Dieva bērnu, tāpēc, ka Dieva gars mājo manī. Amen. Es atdzimstu pateicoties Dieva garam. Vienu dienu es nākšu ārā no kapiem, ja es būšu aprakts, pateicoties svētiem garam. Tagad neiet runa par kristību svētajā garā, tā ir citi uzdevumi. Bet, lai tu būtu Dieva bērns un uzceltos no miroņiem, Dieva garam ir jāmājo tevī. Jo, ja Dieva gara, tāpēc Bībele saka, kam Dieva gara nav, tas nav viņa. Tiklīdz tu atdzimst no augšienes, viņš ieliek savu garu tavā sirdī. Viņš ieliek savu garu tavā sirdī. Tas, protams, neatiecās uz garu. Es šajā nedēļā redzēju pavisam mazu puiku redzēju. Viņš pirms kaut kādiem mēnešiem piedzimis ir tik līdzīgs savam jaunākajam bračkam vienkārši. Un viņam divi, man liekas, līdzīgi tēvam. Jūs teikt, tas ir dabīgi, vai ne? Nav dabīgi. Ir dabīgi, ka mūsu bērni ir kaut kur līdzīgi mums. Vienkārši, viņi ir kaut kur līdzīgi mums. Es vakardien nedaudz paskatījos, es gribēju paklausīties Benī Hino onkoli, bet viņš tur pa garumā viss bez tur ātri cina. Un tad es skatos, Koplendu pāris sēž un viņiem aiz muguras stāv sieviete. Es skatos viņu, es domāju, 100 punkti viņa meita. Baigi līdzīgi mammai izskatās. Baigi līdzīgi mammai izskatījās. Vai tas ir dīvaini, ka Dievs tēvs savu garu ieliek tevī? Bez viņa gara tu nevari viņam līdzīgs izskatīties. Tu esi svešs, ne tu viņu saproti, ne tu viņam spēj paklausīt. Un tad viņš var teikt, ka tu esi gaisma šai pasaulē, jūs gaisma, lai spīd cilvēki. Viņa gars tiek ieliks tevi iekšā. Bet Dieva gars nekad neko nav salaidis dēlī. Dieva gars nekad nav zaudējis neko. Mums ir jāturās ar ticību. Amen. Bībele saka, turies ar savu ticību. Dabīgie zari nepaklausības dēļ ir izlausti, bet tu meža zara atvasi piepotēts klāt, turies ar savu ko? Ar ticību. Amen. Nelielies citu zaru priekšā, bet turies ar savu ticību. Dieva gars to izdara, viņš padara tevi par savu bērnu. Ja viņš tevi ir padarījis par savu bērnu, viņš arī spēj
stiprināt tevi, lai tu izpildi savu dzīves uzdevumu. No tevis var sanākt visu, ko Dievs ir iecerējis. Amen! No Jēzus var mācīties, ka viņš izpilda visu, ko Dievs ir paredzējis. Nevienam no mums nav jākļūst par grēku citu vietā. Viņš kļuva. Bībele saka, to, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā darīs par grēku. Mūsu sods tika uzkrauts viņam. Amen? Mums nevienam tas nav jānes, mēs pat nespējam to nest. Un viņš to izdarīja svētā gara spēkā. Un Dievs to pašu svēto garu ielicis tevi un manī iekšā. To pašu svēto garu, kas tev liek izsaukties aba tēvs, ka tu zini, ka Dievs ir tavs tēvs. Amen? Tāpēc Bībele saka, mēs tiekam pārvērsti viņa līdzībā no dienas uz dienu. Tāpēc, ka viņš no sava gara ir devis. No sava gara ir devis. Amen? Mēs zinām, ka mēs esam viņa bērni, jo viņš no sava gara ir devis. Amen? Un es jums, protams, nevaru visādi šādas apgalvojumus dot bez Dieva vārda, bez rakstiem. Efeziešiem 1. nodaļa. Apstuļu Pāvela vēstule Efeziešiem. 1. nodaļa, 17. Šo rakstu vietu, man liekas, zin pat tie, kas Bībeli gandrīz nemaz nelas vairāk. 1. nodaļa no 17. panta Pāvels saka, aizlūgdams, lai mūsu kunga Jēzus Kristus, Dievs un godības pilnais tēvs, jums dotu gudrības un atklāsmes garu. Viņš runā, Dieva gars ir viens, viņš runā par savu svēto garu. Jo svētais gars jūs mācīs un vadīs visā patiesībā. Amen? Lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Jau šie panti ir labi, paklausieties, kas ir vēl tālāk. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, burtiski vairāk nekā vajag, kas parādās pie mums ticīgiem darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristū to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Jēzus Kristus upurēja sevi svētajā garā. Caur svēto garu, burtiski Bībele saka. Viņš uzcēlās no miroņiem svētā gara spēkā. Tas, kas šeit ir rakstīts, tas pats Dieva spēks darbojas mūsos, jo viņš tieši saka, tas pats, kas uzcēla Jēzu no miroņiem. Amen? Tas pats mūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar to garu, kas ir mūsos. Amen? Pārlieku liels nozīmē ir vairāk nekā pietiekami. Nozīmē, ir vairāk nekā pietiekami. Amen? Es smējos, mēs ar Marku braucām piekdien vakarā uz Bausku un atpakaļ, un es iekāpu mašīnā, man rāda, ka es varu nobraukt 662 kilometrus ar to, kas man bākā ir. Es aizbraucu gan arī līdz Bauskai un atpakaļ, un man rādīja, ka es varu nobraukt 755 kilometrus. Degviela vairāk nepalika, vienkārši braucot ar vidējo ātrumu, kas ir saprātīgs, ļoti saprātīgs, mašīna rēķina, ka es varu nobraukt vairāk. Tas, kas tev rādās, vēl nenozīmē, ka tas ir tas, kas tev ir. Bībele saka, Dievu neviens nav redzējis. Un reizēm tev tā acs saka, tais bākās ir pamaz. Vai ne? 5 maizes, cik var pabarot? 1 puiku. 1 puiku var pabarot. Cik viņam zīves bija? 2. 5, 2. Tas var pabarot 1 puiku. Kā es to zinu? Tāpēc, ka mamma iedeva puikam. Viņa neteica, šī aiznes pabarot 5000 vai 4, cik tur baroja tajā reizē. Tās bija zēna ēdiena reize. Tas ir tik daudz sviestmaiņas, cik tu savam puikam iedod, kad viņš iet paklausīties, ko viens onkols runā ielas malā. Upes malā, ezera malā. Labi, jūras malā. Neliela tā jūra ir. Negaidot, tas palika vairāk. Jēzus svētīja, pārlauza un iedeva mācekļiem. Nav teiks, ka Jēzus lauza. Jēzus pārlauza un iedeva mācekļiem. Pārplēst uz pusēm maizi iedeva mācekļiem.
Amen. 5 ir, tas nozīmē katram pa pusē sanāca. 10, 2 atlika pa zivī. Vai ne? Pārlauz iedev. Tie jaunieši lauza to maizi un deva tiem cilvēkiem, un viņiem tā maize nebeidzās. Izrādījās, ka ir vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs bija svētījis. Dievs bija svētījis. Kad tu sevi apskaties, ja tu esi normāls cilvēks, tev liekas, nav slikti, bet, nav arī tā, ka esi var visu, ko man ienāk galvā, vai ne? Tad apmēram apzinies savus robežas. Bet tad, kad es runāju garīgi, kad svētais gars mājo tevī, es tev apliecinu, tu neapzinies savus robežas. Jo tavs robežas ir tavs robežas, bet tavs robežas nav Dieva robežas. Tavs robežas nav Dieva robežas. Vienu dienu zvejnieki izkāp krastā, un Dievs saka, klausties, es no jums taisīšu cilvēku zvejniekus. Viņš saka, skaidrs, kaut kāda zvejošana būs. Viņi staigā un staigā pa Izraelu, staigā un staigā pa Izraelu. Viņi jau paliek gudri un saprot, viss kārtībā. Izrēlā mēs tūlīt ņemsimies, valdīsim, un 12 Izraēla ciltis tiesāsim un tā tālāk. Jēzus viņiem apskatās, viņš saka, vispār ir vairāk. Kungs, tavu valstību būs kas? Nē, paklausieties. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsiet man liecinieki Jeruzālemē. Protams. Halleluja, kungs, Jeruzālemi. Jūdejā. Vietējie, viss kārtībā, saprotam. Samārijā. Bet Jēzus neapstājās, ko viņš teica? Un līdz pasaules galam. Iedomājies! Labi, ka blakus nebija laiva, kurā iekāpt iekšā. Tad, kad viņi uzsāka, viņi nezināja, cik tas būs, jo viņu jautājums Jēzum parāda, ka viņi nezina, cik tur ir. Bet tāpēc, kad viņš darbojas, tas spēks ir vairāk nekā vajag. Tas spēks ir vairāk nekā vajag. Un tad, kad tev vēlns saka, ka no tevis neko nevar dabūt un nekas nesanāks, viņam ir daļēji taisnība, jo vislabākie mēli ir, kad ir daļēji taisnība, tu nevar saprast. Bet viņš tev nepasaka, kas mājo tevī. Dzirdi mani? Jo tas, kas mājo tevī, ir lielāks par to, kas vazājas pa pasauli. Āmen! Un tas, kas viņiem liekas ir 5, izrādās ir 1000. Un tava mazā svētība pietiek vairāk nekā tu esi to izrēķinājis. Āmen! Agri tas bija ar Jēzu, es tikko lasīju. Elīsam ir praviešu skola, īsti nav daudz ko ēst, jo bats ir apkārt. Viņiem atnes ēdienu, viņš pielūdza svētī un visiem sanāca. Visiem sanāca. Izrādās, ka 10 litri nav 10 litri, kad Dievs iejaucās. Izvārīja grāpīti un sanāca. Jūs saprot, ko es runāju? Ja tavs svars ir 50 kilogrami, ar to kungu nav zināms, cik tu sver. Ja tavs augums ir 1,50 m, nav zināms, cik tu esi garš ar to kungu. Ja tavs mūža dienas ir 65 un 68 gadus, un pēc tam jānoliek karot vidējais latviešu, kur tur vīriešu vecums pirms 70 jānomirst, ar to kungu nav zināms, cik tev gadi ir. Amen! Amen! Un ja tev ir uzdevums, par kuru saka, tu esi stulbens, nav zināms, kurš ir stulbens. Tas, kurš netic, vai tas, kuram Dievs ir devis uzdevumu. Tādā pašā vispēcības varenībā, kādu viņš parādīs Jēzu Kristu. Kur Jēzus tagad ir? Debesīs. Varbūt viņš ir krustā piesis nespēkā, bet viņš ir augšām cēlēs Dieva spēkā. Āmen. Un varbūt tev nespēkā ir jāiet darīt to, ko Dievs tev uzticējis, bet tu celsies augšā Dieva spēkā. Viņš darbojas tādā pašā spēkā. Tā kā jāries nomirst pirms jums nav variantu, debesīs jūs man satiksiet. Ja gadījumā kāds no jums grib no mums izbēgt un aiziet uz debesīm ātrāk, un tas kungs jūs paņem, nekur jūs tālu netiksiet, mēs ar tur ieradīsimies vienu dienu. Bet tas nav pateicoties man, tas ir pateicoties tam, kas mājo manī.
Amen? Un tad, kad tu nonāc pie Dieva dotajiem uzdevumiem, ka tev jāsāk darīt mūsu prāts, mūsu raksturs, un velns vēl uzspiež uz visām vajadzīgām pogām un saka, tev nesanāks, tu nevarēsi, es esmu vismazākais, visvājākais, un visu kaut ko sastāst tev, un ja nu gadījumā tev ir kaut kāda pašapziņa, tu domā, vai es varēšu, vēl un reiz klāt, paaugstinājies, un tu stāv un domā, ko darīt? Bet viņš darbojas tevī tajā pašā spēkā, kas bija Jēzu Kristu. Vissvarīgāko darbu viņš izdarīja pateicoties svētiem garam. Viņš uzcēlās no miroņiem svētā gara spēkā. Amen. Tas pats gars, Bībele saka, tas pats spēks mājo tevī. Reāli tu esi neapturams. Kāpēc neiet uz priekšu? Tāpēc, ka visiem cilvēkiem no ražošanas ir iekārtotas rokas bremzes. Mēs esam piesardzīgi. Mums kungs tādus ir radījis, lai mēs nebūtu galīgi stulbi. Un daži cilvēki aizmirst ar to kungu rokas bremzi atlaist. Dzīvē tev viņa ir vajadzīga. Tev reizēm ir jāapstājās, tev reizēm jāpiebremzē, un tad jānoliek uz rocens un jāpastāv. Bet attiecībās ar to kungu, kad viņš saka skrien, tad viņi ir jāatlaiž. Amen. Atraisiet un ļaujiet viņam iet. Atraisiet, ļaujiet viņam iet. Kapa drēbis nedara, lai skrietu. Efeziešiem 3. nodaļa 20. pants. Efeziešiem 3. nodaļa 20. pants, klausies. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķīgo varu, spēj darīt daudz vairāk. Pārlieku lielais spēka mērs spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Jauda, spēks, vara, ar kādu Dievs darbojas, ir lielāka nekā tu viņam spēj paprasīt. Faktiski, ja tu viņam paprasi, kungs debes tēvs, pacel man 10 metru augstumā, tu esi paprasījis pa maz. Kungs izved man cauri jūrai, pamaz. Saka, agri mums tā nesanāk, jo Bībele liek apvaldīt sevi saskaņā ar ticības mēru, ko viņš mums ir piešķīris. Tāpēc baznīcās ir doti daži par sludinātājiem, kuriem jāsludina Dieva vārds cerībā, ka mans un jūsu ticības mērs nedaudz paleksies. Vai ne? Un atkal redz, es jau pats sev esmu pretrunās, man jātic, ka daudz paleksies. Un vēl kā man ir jātic, ka viņš turpinās palikties. Jo Bībele lieto vārdu jūsu pieaugošā ticība. Amen. Jūsu pieaugošā ticība. Viņai ir jāpieauga. Amen. Ne tikai atziņai, ne tikai gudrībā, ticībā ir jāpieaug. Ja es savā vecumā nolieku karot un mana ticība ir struntīgāka nekā es iesāku ar to kungu, es esmu kaut ko palaidis garām. Amen? Dzirdi mani? Manai ticībai vajag pieaugt. Viņš darbojas tevī tādā pašā spēkā, kā viņš strādā Jēzu. Bībele saka, tas spēks ir pārlieku liels, vairāk nekā pietiekams, un viņš iespēja darīt vairāk par visu. Tas nozīmē, jebko, ko tu prasi, viņš iespēja darīt vairāk, nekā tu lūdzu vai saproti. Amen. Un tad ir vēl viena raksturvieta. Ir vēl viena raksturvieta, ko es gribu jums izlasīt. Filipiešiem 1. nodaļa 6. pants. Pavisam vienkārši teksts. Man viņš ļoti patīk. 1. nodaļa 6. pants. Es uz to vien cerībā skatos. Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs. Tur gan termiņš ir tāds milzīgs. Līdz Kristus Jēzus dienai. Tas nozīmē, ka es vēl esmu projektā. Es vēl neesmu nodots eksploatācijā. Nē, Dievs lieto, amen. Bet mana īstā eksploatācija ir debesīs. Tā ir mana. Es esmu ražots debesīm, kā dzird, amen. Tu esi ražots debesīm, amen, mūžīgai dzīvībai. Tu šeit uz zemes vēl tevi ražo, veido, taisa, slīpē, pieskrūvē, regulē. Kāds saprot, amen? Viņš strādā ar tevi joprojām. Pastiep garāku,
pievelk saskrūvē. Kāds saprot? Amen? Bet viņš saka, ka viņš darbu pabeigs. Amen! Šajā piekdienā man pirmkārt jau, nezinu, tie, kas jūs ar kaut ko ņematies ar kaut kādām lietām. Agri, man labi pazīstams cilvēks, ka agri, piekdien būs noteiks. Piekdien noteiks, viss kārtībā, viss sarunāts. Es pie viņu uzrodos kaut kādā, nezinu, trešdienā vai ceturtdienā. Un es redzu acīs, ka kaut ko viņš ir nogļukojis jau. Viņš saka, vajadzētu būt šoferis zvanīs, bet es skatienā redzu, tur kaut kas jau es jūtu nav. Nu, protams, ne viņš zvanīja nekā, tās noteiks atbrauca ne piekdienā, bet pēc tam nākamajā nedēļā kaut kādā trešdienā vai ceturtdienā uzradās tās noteiks. Es runāju ar večiem, es saku, klausies, un tu šundaļu pabeigsiet. Jā, agris talažas, jā, dod atpakaļ, ir piekdiena, jāvāc nost, viss, mēs piekdien pabeidzam. Piekdien Latvijā bija cik tie grādi? 30. Jelgavā mašīna man vienu brīdi parādīja 32,5. Pat ielas staps rādīja 32,5. Ne, staps rādīja 2,5. Bet piekdien viss jāpabeidz, jo stalažas jādod. Ja es atdodu šitās stalažas, tad man nākošās jau jāmeklē, jau īrēt pa naudu, zin kā, jo šitās man ir. Nu, tā sanāca, zin kā, stalažu īpašnieks teica, agrim var. Nu, iedomā. Bet večiem, zin kā tas gadās, dēļi pa īsu. Gunārs droši vien klausās, domā, tā kā strojkā iet, vai ne? Tad lietas dēļi pa īsu. Nu, kas pa īsu? Jelgavā ir tik daudz tirgotavs, strādā visu piekdienu un vēl sestdienu. Viņš aizbrauc, ciet. Viņš zvana, jūs būsiet atpakaļ. O, nē, mēs tikai pirmdien. Mēs tā arī nespratām, kāpēc. 2 ciet, vienā nav. Tā kā vajag. Jo... Dievs ir vienīgais celtnieks, kurš savu celtni pabeigs laikā. Neviens termiņš netiks nokavēts. Nekādas atrunas nebūs. Jo Bībelē stāv rakstīts. Viņš to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Uz to brīdi, kad tu noliksi karoti, tu būsi gatavs. Es pat domāju, viņš tev ātrāk neņems. Jo viņš ir nomiris par tevi. Viņš ir samaksājis par tevi. Viņam nav tevi jāsūt uz eli, jo Dievs negrib, lai kāds aiziet bojā. Amen. Viņš tiks galā ar tevi. Tad skaties uz mani. Daži domā, vai man ticēt, un pārējie domā, ka nevajag ticēt. Varat man neticēt, bet viņš darbu pabeigs. Viņš darbu pabeigs. Un, kad jūs man debesīs satiksiet, jūs teiksiet, žēl, ka tu tāds nebija uz zemes. Jā, bet viņš darbu pabeigs. Tāpēc, ja jūs kādreiz man skatāties, un man kaut kāds loks nav ielikts kā vajag, vai vispār vēl caurums ir, tad tas ir tāpēc, ka es vēl neesmu pabeigts. Vienu dienu es būšu pabeigts. Un zin kā es būšu pabeigts? Pa izcilo, jā. Jo viņš darbojas manī ar to pašu spēku, kā viņš darbojas Jēzu Kristu. Un viņš savu darbu pabeigs. Viņš darbojas tevi ar to pašu spēku, kā viņš darbojas Jēzu Kristu, un viņš savu darbu pabeigs. Vienīgais, ko viņš no tevis sagaida, neatsakies no viņa, kā no galvenā darba veicēja. Neatsakies no viņa. Neņem to savās rokās, neuztici sevi citam. Paliec pie viņa, un viņš darbu pabeigs. Viņš vienmēr ir darbu pabeidzis. Viņš aizvedīs tevi līdz galam. Un skaties, tas, ko es teicu Ebrejiem 9. nodaļa 14. pāns. Ebrejiem 9. nodaļa 14. pāns, ko es jums lasīju sākumā. Ko mēs arī šodien baudījām svēto vakarēdienu. Tā pirmā daļa, 9. nodaļā, 14. pāntā, ir par Kristu. Pirmā daļa ir par Kristu, otrā arī ir par Kristu, bet
Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam. Kristus sevi svētajā garā ir bezvainīgi upurējis Dievam, un mēs zinām, ka viņš uzcēlies no miroņiem. Bet skaties, ko viņš ar to ir panācis. Skaties, ko viņš ar to ir panācis. 14. pāns. Kristus asinis šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīvajam Dievam. Man sanāca garāk nekā vispār plānots, jo izrādījās, ka ir vairāk sapūs nekā zināms bija. 2 vīri pie mājas man mainīja gan tās brusas, kas jāmaina, gan dēļus, kas satrupējuši. Un skumjākais tas, ka bija vietas, kur apmetums tu noņem nost un apakšā tur pat dēlītim labi viss izskatās, bet iedur iekšā putekļi izlido ārā. Ķirmīts paēdis, īpaši ziemeļu pusē. Es domāju, cik svarīgi, ka saulīt žāvē vēl kaut kā raisa. Un es par viņiem smējos. Es saku, jūs, kad šito pabeigsiet, es jums iedošu certifikātu, ka jūs esat meistars restaurātors. Vienkārši saka. Jo celtniekiem nepatīk atjaunošanas darbi. Viņiem visiem vajag buldozeru un no jauna būvēt, tad viņiem nav jākrām. Viņiem nepatīk krāmēties. Veco vākt ārā, jauno likt. Un es arī saprotu, tas paņem laiku, dubultā gan drīz vai. Bet kāpēc tev to stāstu? Pat ja tu būtu ļoti sapūs, satrūdējis. Bībele saka, redzi, es visu daru jaunu. Neviens nav tik beigts, ka Dievs nevarētu atjaunot. Pat ja tu esi tik satrūpējis, ka tu atnāc pie viņa, viņš saka, labi, es visu daru jaunu. Es visu daru jaunu. Ja tava dzīve vairāk atgādina cūkūti, nevis pili, viņš visu dara jaunu. Ja tava dzīve ir tāda, ka tu saki, man dzīve kādreiz bija cūku ferma, tagad pat tā ir sagrūzi, viņš visu dara jaunu. Un zini, kas labākais ir, kad viņš uztājas, turpat nav tās kūtas smakas vairāk, jo viņš visu dara jaunu. Kā es to zinu, te ir rakstīts, viņa asinis šķīsta manu sirdsapziņu, tas nozīmē līdz iekšai no nedzīviem darbiem. Nevis virspusi, līdz iekšai. Kāds man zina? Tas ir tas, kas iekšā, tas, kas tu esi. Viņš tavu dziļāko būtību notīra. Un ne tikai tīru atstāja, bet padara tevi dzīvu kalpošanai Dievam. Tāpēc, ja tev kādreiz vēlns saka, tev neizdosies, Dieva vārds saka, tev izdosies. Ja kādreiz tev vēlns saka, no tevis nekas nesanāks, Dieva vārds saka, sanāks. Jo Kristus asinis šķīst tevi no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīvajam Dievam. Visu, ko svētais gars paveic ar Kristu, viņš spēja paveikt ar tevi. Izņemot vienu lietu, tev nav jānomirst par svešiem grēkiem. Nav jānomirst. Viņš jau ir nomiris. Bet tad, kad tu aizies no šīs dzīves, tu būsi gatavs un būsi izdarījis to, ko viņš tev ir uzticējis. Āmen. Debes Tēvs, es tev pateicos par tavu vārdu. O, kungs, es tev pateicos par tavu vārdu. Tavs vārds ir brīnišķīgs, Dievs. Tavs vārds ir unikāls, Tēvs. Un, kungs, un mēs reizēm jūtamies kā vecs cauras būdas, kungs, kur jumts pil un sienas ir šķības, Dievs. Bet tu esi teicis, ka tu darbodamies mūsos, tajā pašā visspēcības varenībā, kādu parādīja Jēzu Kristu. Un, kungs, tavs vārds saka, ka tu paveiksi vairāk, nekā mēs lūdzam vai saprotam. Un es pateicos par tavām dārgajām asinīm, kas nevis vienkārši balina mani no ārpuses, lai es būtu nobalināts kaps, pilns ar miroņu kauliem, bet ka tavas asinis šķīsta manu sirdsapziņu no iekšpuses. Kungs, un tad, kad kausa bļodas iekšpus ir tīra, arī ārpus paliek tīra. Kungs, un ja es šodien kaut ko nevaru, es zinu, ka es varēšu. Ja vien es palieku pie tevis, un tu paliec mans galvenais meistars. Meistars, kas mani veido, kungs, es zinu, ka es varēšu. Kungs, ja es šodien nespēju, es zinu, ka es spēšu. Ja man šodien ir bail, es zinu, ka es uzvarēšu, Dievs. Es lūdzu vienu, palīdz man palikt uzticamam, kungs, visās lietās, Tēvs. Kungs, un ja es šodien klusēju, es zinu, ka es vienu dienu runāšu.
Un ja es šodien neredzu, es zinu, ka es vienu dienu redzēšu. Un ja man šodien kājas klibo, kungs Dievs tēvs, es zinu, ka es vienu dienu skriešu, kungs tēvs. Un ja es nevaru pacelties no zemes, tad es zinu, ka es vienu dienu lidošu tev pretī, Dievs. Kungs, un ja ir sakāve, es zinu, ka tevī ir uzvar, tēvs. Un es lūdzu, kungs, lai mana ticība ir stipra, Dievs, un patiešām, kā es iesāku, lai es neesmu apakaļ, kungs, bet lai es eju uz priekšu. Lai mana ticība aug, Jēzus Kristus vārdā, mans kungs. Kungs, tēvs, tavs vārds arī saka, ka tevī mēs esam vairāk nekā uzvarētāji. Vairāk nekā uzvarētāji, kungs. Paldies tev, tēvs. Amen. Tas, kurš labo darbu tev iesācis, to arī pabeigs. Amen. Amen.